aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas raidījuma Pa ceļam mūsu viesis ir Aivars Rudzinskis, žurnāla Copas lietas izdevējs. Okay. Zivis mēdz makšķerēt dažādi. Zivis mēdz arī varbūt zvejot, bet visticamāk mēs varētu šoreiz par to makšķerēšanu. Kādas ir konceptuālas atšķirības? Ir upju zivis, ir dziļo jūru zivis, ir zivis, kas dzīvo zem ledus, makšķernieki savā starpā. Kā tur tos 3-4, kas ir tie koncepti? Koncepti ir daudz vairāk nekā 3-4. Un tas, ko plaša publika saprot ar makšķerēšanu, tā lielākoties notiek šajā valstī Latvijā, un absolūtajam vairumam makšķernieki ar to arī pietiek. Un, ja mēs runājam par kaut kādu braukšanu ārpus Latvijas, tad tur tiešām var dalīt kaut kādas grupas, kur braukt, bet pamatā tās ir divas lielās grupas, tā ir jūra un tā ir saldūdens zivis. Saldūdens zivis, tad atkal noteikti pieļauju, kad ir kaut kas ar spinningu, kaut kas ar makšķeri, kaut kas ar foreļu, šo te skaisto izstrādājumu, kā viņu sauc. Jā, mēs esam ģeogrāfiski tur, kur mēs esam, un mēs nerunājam par braukšanu makšķerēt uz Austrāliju droši vien, bet par to, kas mums ir plus mīnus sasniedzams. Un tad tie divi galvenie virzieni ir ziemeļi un dienvidi. Mūsu gadījumā ziemeļi, jeb Skandināvijas saldūdeņi ir tie, kas interesē spinningotājus pamatā. Tās ir gan lašveidīgās zivis, gan klasiskās līdaks asari. Un savukārt dienvidī interesē tos makšķerniekus, kas brauc pēc siltuma mīlošām zivīm, kas ir karpas un sami. Labi. Un tad, kad brauc uz ziemeļiem un dienvidiem, tā lielākā daļa makšķernieku ir kādi? Piemēram, operas mīļotāji mēdz dzīvot blakus operām labās viesnīcās. Makšķerniekiem nav tādas iespējas. Tad kas ir tāds, atkal koncepts? Vai tā ir? Makšķerniekiem ir tādas iespējas, bet tās tiešām var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Principā varētu sadalīt turistus, makšķerniekus divās daļās. Tos, kas brauc patiešām makšķerēt, un viņi bieži vien tiešām brauc ļoti spartiskā režīmā, dzīvojot ažu teltīs vai kaut kur ļoti vienkāršos lētos kempingos. Viņiem galvenais ir, lai ūdenī ir zivis, lai ir pēc iespējas mazāk kolēģu, respektīvi citu makšķernieku, vietējo, nevietējo vienalga, lai var satikt dabu, pabūt viens un pēc iespējas to laiku izbaudīt. Tie ir cilvēki, kas māka to lietu, viņiem patīk, un braukt viņi parasti brauc absolūti individuālā kārtā vai ļoti mazās grupās, paši internetā vai kā savādāk atrodot galamērķi, sazinoties ar vietējām kaut kādām institūcijām vai kempingiem vai pašvaldībām, uzzinot pilnīgi visu par licencēm un tā tālāk, un kā mašīnām brauc. Tā otra grupa ir tāda, kas cenšas apvienot makšķerēšanu ar, latviski runājot, tusiņu. Šeit kompānijas mēdz būt lielākas, un šeit bieži vien tie ir organizētāki braucieni vai no autobusu vai kā tam līdzīgi. Un tur jau tās iespējas arī ir, tās ir kaut kādas bāzes, bieži vien lieli kempingi un tam līdzīgi. Principā arī makšķernieku vidū ir kaut kādas tādas vietas, vai, teiksim, vērtība un tas luksus vai tā ekskluzivitāte ir tas, kur neviens nav makšķerējis, kur blakus nav neviena. Pieņemsim, Patagonijā ir pāris tādi piedāvājumi, kur tu makšķerē visticamāk viens no 12 cilvēkiem, kas šogad šajā upē makšķerē. Tieši tā. Kas ir tās vietas, kuras ir tādas, tādas tā kā Eldorado? Cilvēki tur nav, bet tur ir zivis, un tur ir jābūt reiz dzīvē. Dienvidamerika, protams, ir interesants virziens. Viennozīmīgi tas ir dārgs gan finansiāli, gan laikietilpīgi, gan vienkārši tālu. Turklāt
Bieži vien šie maršruti ir arī samērā ekstrēmi, respektīvi tie ir vienkārši džungļi, kuros nav tādas vai savādākas viesnīcas. Es pieļauju ļoti tālus pārlidojumus vai pārbraucienus ar laivām vai helikopteriem vai kaut ko tam līdzīgu. Patagonijā ir ekspedīcijas kuģis, uz kura ir helis. Tur ir 18 kaītes, tie ir 18 makšķerētāji, un katru dienu viņi ar heli tiek izmesti vietās, kur neviena cita nav. Līdzīgi piedāvājumi ir arī Sibīrijas visdziļākajās upēs, Kamčatkā. Kamčatka jau ir kļuvusi par tādu kā pārāk komercializētu vietu, bet Sibīrijas tālās upes tas ir ļoti līdzīgs risinājums. Jaunzēlanda, tai pašā sarakstā ar ļoti labām dzīvošanām un atkal ar heli, kas tev iemet tur, kur neviena nav. Vairāk par okeāna zivīm, dziļo ūdeņu zivis Latvijā daudzi. Klasiski to sauc par big game fishing. Tur koncepts ir absolūti savādāks. Tās parasti ir siltās jūras vai okeāni, piemēram, Maurīcija, Karību salas dažas, kas ir tās labākās vietas pie Austrālijas, pie Rifa. Šeit makšķerniekam vispār nav nekāda sava inventāra klasiski. Viņš absolūti visu īrē, kas parasti ir paketē kuģis, kapteinis, 1 vai 2 palīgi kapteiņā, 6, 8 līdz 10 makšķerkāti. Kur ir tava zināšana? Tad... Godīgi sakot, nekur. Vietējais kapteinis ir tas, kurš atrod to zivi, pieved pie tās zivs, un tev vēl palīgi... Šo tu vilkšanu pats. Tas ir vienīgais, ko tu pats pa īstam izdarīt. Principā, jā. Jo neviens no šiem tā saucamiem big game makšķerniekiem nevar būt tik liels eksperts tā vietējā ūdens zināšanā kā tā kuģa kapteinis. Līdz ar to kuģa kapteinim ir milzīga nozīme tajā, vai tu noķers. Protams, ir arī veiksme un laikapstākļi un viss pārējais, bet no kapteiņa ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Bet to tad ļoti bieži izmanto vienkārši cilvēki dodās atpūsties uz vienu vai otru salu kurortā, un tad pie viena reizi nedēļā vai 5 reizes nedēļā aizbrauc uz deep sea fishing vai big game fishing. Šeit ir tā atšķirība, ka šādu pakalpojumu piedāvā praktiski jebkurā silto zemju kurortā. Bet reāli, ja mēs runājam par lielajām zivīm, kas ir zilie, melnie marliņi un buru zivis un tam līdzīgi, tad šeit uz lomu var cerēt tikai ļoti nedaudzās vietās pasaulē. Un savukārt 3. Tā pati Maurīcija, Šeišeļu salas Maldivas var būt, pie Austrālijas, pie Rifa, kā es teicu. Ja, tā kā reģionāli, tas nav tā kā konkrēti pie vienas otras salas vai konkrēti vienā otrā līcī, bet tas tomēr tā kā reģionāli. Tad Austrālijas lielais barjeru rifs ir viens reģions. Šeišeļu salas, lai cik viņas arī nebūtu, viņš tur ir. Indijas okeāns principā praktiski viss, tikai to salu tur nav daudz. Un Karību jūra pie Amerikas, arī pie Miami ir plaši pakalpojumi. Svarīgi ir, lai būtu arī tā infrastruktūra, lai būtu tie kuģi, lai būtu tie kapteiņi, lai tas viss būtu, protams. Lai tu varētu normālā valodā ar viņu sarunāties. Jā, un tad otra grupa ir tāda, kā klasiskās, es nezinu, tur Kanārijas salas vai Eģipte vai Taizeme vai tam līdzīgi, kur arī it kā šo pakalpojumu piedāvā, bet tas ir... teiksim tā, katram cilvēkam vairāk par vienu reizi viņu nevajag, tāpēc, ka viņš saprot to, ka tas ir, latviski runājot, uzmetiens. Nekādas lielās un nopietnās zivis tur nemēdz ķerties un viņu nav. Un, ja viņš noķer kādu tunci, teiksim, tad tas jau skaitās, ka tur. Jā. Un vajag arī diezgan stipru kuņģi. Jo braukšana vaļējā jūrā prasa jūras spēju ne tikai laivai, bet arī makšķerniekam. Mans pirmais brauciens bija Indijas okeānā, Maurīcijā, absolūti tiešām riktīgā vētrā, tā kā divstāvīgais kuģis tika pārklāts ar vilnu vairākas reizes, un tad bija tā, kā bija. Tas sievas nevajag ņemt līdzi. Ja viņas nav jūnijas. Savukārt, pēc tam, kad es biju nedēļu nodzīvojis pa Maurīcijas samērā traku okeānu, mēs ar sievu aizbraucām uz Maldivām, un tur es paņēmu viņu līdzi uz kuģi. Bija ļoti labs laiks, bija fantastisks
Okeāns Plakans pilnīgi ūdens, jā. plakans ūdens, un mēs noķērām 2 burvzīves milzīgas pie 50 kg vienā dienā, kas ir labs rezultāts. Tad nav tā, ka sievi jāatstāja mājās. Ja? Vajag parūpēties, paskatīties par laika prognozi. Okay. Un, protams, jautājums, vai viņai patīk dzīvot uz tā kuģa. Ar zivīm, bez zivīm, tavā iepriekšējā praksē tāds viens ceļojums, kas, tavuprāt, tev izdevies bija vislabāk? Es īstenībā ļoti daudz braucu, bet pēdējos, jau laikam 7-8 gadus es makšķerēju tikai karpes. Un tā ir samērā specifiska makšķerēšanas, teiksim, kaut kāda atzars, kas rietumvalstīs ir ļoti populārs. Mūsu valstī tas strauji uzņem apgriezienus. Un šeit ir savas interesantās mekas. Tā ir Francija, Spānija. Mūsu gadījumā arī Rumānija, kas ir arī ļoti silta un zivīm bagāta, lielām zivīm bagāta. Jo karpinieki meklē tās zivis, kas ir 20 un pāri kilogramu karpas, pasaules rekords pāri 40. Tā veids? 21. Stipri. Francijā. Un Volga arī, tā skaitā, ir laba vieta. Karpai vajag siltāks ūdeņus, līdz ar to tas, kas ir tajā ģeogrāfiskajā joslā, tas ir interesanti. Sapnis, kur vēl nav būtis, kur noteikti vajadzētu būt, ar zivīm, bez zivīm? Tās pašas karpas ir ļoti, ļoti interesanti ezeri tajā pašā Francijā, kur es varētu pavadīt mēnešiem, vai arī Spānijā. Ir tādi, kas ir ļoti stingri apdzīvoti un kur arī ir 5-zvaigžņu kempingi, teiksim tā, vai 4-zvaigžņu kempingi pie komerciāli nelieliem ūdeņiem, kuros ir ļoti liels zivju blīvums, līdz ar to iespējas noķert lielas zivis ir stipri liels, bet tie ir parasti ir jāpasūta 2-3 gadus uz priekšu vispār tā nedēļa, kad tu gribi tur makšķerēt un tā. Un tad ir atkal tādi ūdeņi, kas ir ļoti mežonīgi, lieli, jau tuvojās jūrām, tie lielas ūdenskrātuves Francijā, Spānijā, kurās savukārt tu vari darboties un darboties un darboties. Tas ir tas, kas man visvairāk patīk īstenībā. Lieliski. Šīs nedēļas raidījumā pa ceļam ar Aivaru Rudzīnsku mēs atradām versijas, kad sapņu ceļojumi var būt ne tikai Antarktīdā, bet arī tepatās Francijā. Francijas ezeros ar karpām. Paldies, Aivar. Paldies. Ceļojumu aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.